Šodien mums būs plaša parunāšana par visām tēmām, par kurām es visu laiku saņemu jautājumus, jo grāmatveži mums dzimst katru dienu, un līdz ar to tā slodze ir diezgan plaša un liela, un tāpēc jums jāzina daudz vairāk nekā, tā teiksim, es nodarbojos tikai ar vienu tematu, bet jums visās ir jābūt ļoti precīziem un zinošiem. Grāmatvedis bija neprecīzi aprēķinājis to bruto summu no tā neto, kas ir jāizmaksā. Un tas nav vienīgais gadījums, jo tad, kad es sadarbojos ar firmām, kas uztur grāmatvedības programmas, tad viņiem arī bija jautājumi ar to pašu. Jo darbinieks nezina, kad viņam par visu, ko, kas attiecās uz viņa datiem, ir jābrīdina grāmatvedis. Algoritms no kā sastāv bruto summa tiek samazināta vispirms esot iemaksā. Procentiņas neraksta, tāpēc, ka katram varētu būt atšķirīgs, un pēc tam tiek atņemts ienākuma nodoklis, kuru mēs rēķinam atkal no bruto, mīnus soc, mīnus minimums, mīnus atvieglojumi. Nu, šeit es neieliku, tai skaitā papildu atvieglojumi mums ir, piemērojot likme, līdz 100 000 25% visiem. Tāda standarta likme ir SOS likumā 18. pantā minēta, arī to sadalījumu, un vairāk nekas tur nav. Tur ir tikai rakstīts, ka visas pārējās darba ņēmēju kategorijas būs atšifrētas numuriņā ministra kabineta noteikumā tādu numuriņu. Darbinieks izmantoja bezalgas atvaļinājumu, atnāka darbā 16. jūnijā un nopelnīja, to jau minimumu jūs piemērosiet, ka tas jūnijas beigsies, ja? Tātad skaidri un gaiši, ko viņš nopelnīja, kas mums aprēķinā ir, atņemam socius un iekaviņās bruto mīnus soc un nelien mums iekšā to, kad viņš bija bezalgas atvaļinājumā, nenozīmē, kad viņam nepienākas neapliekamais minimums. Ja darbinieks saslims tajā dienā, kad viņam bija paredzēts iet darbā, no kā viņam rēķināt? Ne no kādas minimālās lūdzu nerēķiniet. Skatāmies darba līgumā, kas viņam bija solīts, vai nu stundas likme, vai nu mēneša alga, un rēķinam attiecībā to 75 un 80 no dienas vai stundas likmes.